Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības zināt, kas notiek ar viņa māju un mājas naudu. Īpašnieks jautā, vai es vispār drīkstu prasīt mājas dokumentus? Atbilde ir, ne tikai drīkstat, tas ir viens no svarīgākajiem īpašnieka kontrolas instrumentiem. Es esmu Dace Vārna, Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas mājoklis valdes priekšsēdētāja, un šajā kanālā es skaidroju lietas, kas jāzina ikvienam dzīvokļu īpašniekam. Mājas dokumentiem ir jāatrodas mājas lietā, un likums nosaka, ka būtiska mājas lietas daļa ir kārtojama būvniecības informācijas sistēmā, jeb saīsināti BIS. Tas nozīmē, ka BIS mājas lietā nedrīkst būt tikai tukša sadaļa ar mājas adresi. Tur ir jābūt dokumentiem un informācijai, kas ļauj īpašniekiem saprast, kas ar māju notiek. BIS mājas lietā noteikti jābūt dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un aptaujās pieņemtajiem lēmumiem, pārvaldīšanas līgumam, īpašnieku izsniegtiem pilnvarojumiem par mājas pārvaldīšanu, darba plāniem, tāmēm, faktiskajiem ieņēmumu un izdevumu pārskatiem, informācijai par uzkrātajiem līdzekļiem, kā arī apliecinājumiem par tehniskās uzturēšanas darbu izpildi. Ļoti būtiski ir arī informācija par mājas, piesaistītā zemes gabala un mājā esošo iekārtu un inženiertīklu apsekošanu. Tas nozīmē, ka BIS mājas lietai ir jāpalīdz saprast ne tikai to, cik māja maksā, bet arī to, kādā tehniskā stāvoklī tā atrodas. Praksē tas ir ļoti būtiski. Piemēram, īpašniekiem paziņo, ka mājai steidzami jāmaina stāvvadi, un tam nepieciešami 45,000 eiro. Ja BIS mājas lietā nav apsekošanas informācijas, nav pārvaldīšanas darba plāna, nav tāmes un nav uzkrājuma atlikuma, nav ieņēmumu izdevumu pārskata un nav arī iepriekšējo lēmumu, īpašnieki nevar pārbaudīt, vai šis darbs tiešām ir nepieciešams, kāpēc tas maksā tieši tik daudz un vai vispār mājai tam pietiek naudas. Tā nebūs laba pārvaldīšana. Tā būs balsošana tumsā. Bet ja BIS mājas lieta ir sakārtota, īpašnieki redz faktus, kāds ir tehniskais pamatojums, kādi darbi ir plānoti, kāda ir tāme, cik naudas ir uzkrājumā, kāda lēmumi ir iepriekš pieņemti un kā šie darbi ietekmēs katra dzīvokļa maksājumus, tad viss būs kārtībā. Tad īpašnieki nevis vienkārši uzticēsies vārdam vajag, bet pieņems lēmumu balstoties uz faktiem un dokumentiem. Tieši tāpēc mājas dokumenti nav pārvaldnieka privāts arhīvs, tie ir īpašnieku kontrolas instruments. Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības iepazīties ar mājas lietu un saņemt informāciju par pārvaldīšanas jautājumiem. Tas nozīmē, ka īpašniekam nav jāsamierinās ar atbildi, tas jūs neskar. Ja jautājums attiecas uz māju, kopīpašumu, pārvaldīšanas izdevumiem, uzkrājumiem, līgumiem, remontiem un pieņemtiem lēmumiem, īpašniekam ir tiesības prasīt skaidrojumu un pamatojušos dokumentus. Kā to darīt pareizi? Pirmkārt, pieprasījumu vēlams iesniegt rakstveidā, e-pastā, e-adresē, BIS vai citā pārvaldnieka noteiktajā saziņas kanālā. Otrakārt, pieprasījumam jābūt konkrētam. Nevis atsūtiet man visu, bet, piemēram, lūdzu izsniegt 2025. gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu, informāciju par uzkrājumu atlikumu un līgumu par kāpņu telpas uzkopšanu. Treškārt, norādiet, kā vēlaties dokumentus saņemt, elektroniski, kopijas veidā vai iepazīstoties klātienē. Par termiņiem jāskatās konkrētais tiesiskais pamats likums, pārvaldīšanas līgums, kopības lēmums vai pārvaldnieka informācijas izsniegšanas kārtība. Ne visiem dokumentu pieprasījumiem likumā ir viens universāls termiņš, tāpēc praktiski ir svarīgi pieprasījumā norādīt arī saprātīgu termiņu atbildēji. Ja pārvaldnieks neatbild, atsaka bez pamatojuma vai sniedz nepilnīgu informāciju, īpašniekam ir tiesības prasīt atkārtoti, vērsties pie kopības, rosināt jautājumu iekļaušanu sapulcē vai vērtēt pārvaldnieka darbības atbilstību pārvaldīšanas līgumam. Piemērs. Labs pieprasījums izsniegt dokumentus skanētu šādi. Lūdzu, līdz 2026. gada 1. jūlijam elektroniski nosūtīt mājas 2025. gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu, informāciju par uzkrājuma fonda atlikumu un pēdējās dzīvokļu īpašnieka aptaujas protokolu. Tomēr aicinu izmantot aktīvi BIS vai būvniecības informācijas sistēmu, kur mājas lieta un dokumenti glabājas. Tā ir iespēja nepastarpināti no pārvaldnieka neatkarīgi iegūt informāciju, kurai tur būtu jāglabājās un kuras esamību nosaka likums. Atcerieties,
Mājas dokumenti nav pārvaldnieka privāts arhīvs. Tas attiecas uz īpašnieku kopīpašumu un īpašnieku naudu. Jo vairāk īpašnieki to izmantos, jo caurspītīgāk kļūs mājas pārvaldīšana. Māja ir demokrātija, un demokrātija sākas brīdī, kad īpašnieki interesējas par to, kas notiek viņu īpašumā. Ja šis video bija noderīgs, abonējiet kanālu un komentāros uzrakstiet, kādi jautājumi par mājas pārvaldīšanu jūs vēl interesē.